Halleluja. Slavēts ir visaugstākais Adonai kungs, vispēcīgais, dzīvais Elohims, kurš ir devis savu vārdu, lai mēs šodien viņu atkal dziļāk skatāmies, ielūkojamies vārdu būtībā, lai tas, kas ir iekš mums jau iekšā, lai tas avots atverās vaļā, caur šo mācību, ko Dievs pats mums grib mācīt. Mēs nemācāmies no laicīgās vides, mēs gribam mācīties no pārdabiskā, mēs negribam mācīties tikai no virspusējā tulkojuma, mēs gribam ieskatīties dziļāk šajā vārdā. Un mēs lūdzu, kāds internetā vai šeit arī, ka mēs to skatīsimies, lai tas vārds kā zobens sāk darboties. Amen. Pasaka, lai tas vārds kā zobens manī sāk darboties. Amen. Lai šiet manā prātā iekšā, manā dvēselē iekšā, manā miesā izdarā. Amen. Lai atdzīvības. Amen. Lai vitalizēvis. Amen. Lai kā bija tev līdz, ka izspiež ārā to, kas ir demoniskie spēki. Amen. Lai tas vārds man piesātina. Amen. Un demoniem nav vietas tur, kur ir dzīvais Dievvārds ir atklāts. Pasaku, demoniem nav vieta. Tur, kur ir dzīvais vārds, tavs vārds. Ješua vārds. Paldies tev, Tēvs. Paldies tev, kungs, ka tavs vārds ir dzīvs. Tas nāk šodien šeit Liepājā, Svētīgo spēku draudzē, vidusskolas arī šeit teritorijā. Slava tev, kungs. Amen. Amen. Tā, es lasu atklāsmes grāmatas pēdējās nodaļas, kur ir 13. pantā. Ļoti zīmīgs skaitlis, vai ne? Laimīgs skaitlis. Yes, visi skaitļi jau savu dzīvi. Jau neviens nav nelaimīgs. Tikai cilvēks jau var padarīt nelaimīgu, es programmēju uz kaut kādām cilvēku noteikumiem. Un te Ješua Mesija saka tā, es esmu alfa un omega, ebreju valodā alef un tau. Ja? Pirmais un pēdējais. Ja? Sākums un gals. Svētīgi, kas mazgā savu drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā, protams, tā Liepāja, bet debesu ieraduma, ja, kurā ir dzīvība likums valdē, kurā nebūs pa templis, kurā ir gaisma, tas kungs te pats, ja, kurā ielas ir no zelta un sudraba, ja, kurā mājas ir no dārgakmeņiem, aleluja. Tā ir teritorija augšējā, kurā mēs varam iet iekšā šodien, esot šeit apakšā, šajā pēdējā pozīcijā, miesā, iznīcībā, ietērt uz laiku. Ješua vārdā. Slavu tev, kungs, par šo vārdu. Amen. Tātad to saka pats Ješua, Mesija, kur vārds oriģināls kā Ješua, ja, kādam nepatīk, saka Jēzus, bet Jēzus man tas vairs neinteresē, kā kurš viņu sauc, bet es gribu oriģinālu. Aleluja. Tā, pirmais un pēdējais un dzīvais, ja. Tātad ebreju alfabetā ir 22 burti. 22 burti bez tiem nobeigumu burtiem sofit, ko sauc, ja, tad sanāk 27 burti. Ja. Vai 22 pamatburti. 22. Un ar šiem burtiem, kurus Dievs veidoja vārdos, kuriem ir arī noteikti secība, tātad skaitļi, ja, caur šiem burtiem ir viss radīts. Viss ir radīts. Un tādēļ arī pats kungs, ja, viņš jau salīdzina burtu alef ar pirmo burtu, ja, un ar pēdējo. Un tas nozīmē, ka visi pārējie burti, caur ko ir radīti pasauli, arī tu to skaitā, ja, viņi ir iekšā Mesijā, dzīvajā Dieva vārdā, caur ko radīts viss univers, lielais, ja, un galaktikas, kas ieliks iekšā. Visi ir radīti caur viņu, tāpēc viņš saka, pirmais un pēdējais. Es esmu pirmais un pēdējais. Es esmu augšējais, sākums, viņš ir gars, ja, un viņš ir pēdējais matērija, kurā viss ir iesaiņos, iepakots uz kādu laiku iekšā. Un vēl viņš sacīja šos vārdus Jāņa evaņģēlijā, man liekas 14. nodaļā, kur viņš saka, kad es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tātad esmu ceļš, dēļ, ja, patiesība, emet un hahaim dzīvība. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Vārds patiesība, emet, ebreju valodā, ja, emet. Vārds emet sastāv no 3 burtiem. Ir pirmais burts alef, ja, un ir pēdējais burts tau, ar ko sevi šo salīdzina, ja?
un ir vidējais burts starp šiem abiem ir memburts. Mem. Nu, mēs jau te bet tu to sauc mem, jā? Memburts. Tātad, patiesība, kā es jums agrāk mācīju, ja izņem ārā pirmo burtu, paņem nost, ar ko sev viņš šo mesiju salīdzina, tad iznāk vārds met. Met nozīmē miris. Tātad beigs, jā. Viņš kā pirmais ir klāt pie patiesības. Ja patiesībai viņa atņem nos, un mēs paši meklējam savu patiesību vai katram savu taisnību viedokļus, ja, tad mēs esam miruši. Tad mēs nevaram būt saistīti ar dzīvo Dievu, ar radītāju. Tad viņš ir pirmais un pēdējais, un šis burts mem. Un ja mēs tā šo 207 burtus apskatāmies, kā viņi izkārtot, tad mem burts ir vidējais. Tātad, ja esam uz ceļa, ja, man ir vai nu navigators, jāņem jau pie programmu, ja, vai jāskatās kartē ceļš, vai jāskatās ceļzīmes, ja. Cik līdz tam gala mērķim, uz kurien dodos, ja, pasaulē, ir kaut kāda pilsēta vai valsts, ko es izvēlos, ja, cik līdz tam gala mērķim ir jābrauc, un caur kurām pilsētām, caur kurām teritorijām man ir jāizbrauc cauri. Un tas orientieris uz to galējo, ko viņš saka, es esmu ceļš patīti, un dzīvību, kas var iebraukt dzīvības pilsētā, amen. Tam jāorientējas uz šo vidējo, lai virziens būtu pareizs, ja? Lai es nekļūdos. Man jāiet cauri šai teritorijai, ko viņš saka, ka viņš ir tāds, ja? Viņš nav tāds, kā mēs viņu stādām priekšā. Viņš nav tāds, kā šodien teologi daudzi māca, katrs par savam mācu. Ja? Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Viņš bija, ir un būs mūžīgi tas pats, amen. Un viņa attieksme pret cilvēkiem ir vienāda arī tāda, ka viņš pateic, ka viņš ir āse, tad viņš bija ās, ir ās un būs ās, amen. Ja viņš pateic, ka šāda ir, ja Dievs, kas apgādā, tad viņš bija ir, tad viņš ir, un tad viņš arī būs ir. Tie, kas nāks pēc mums, kas var pateikt, halleluja, amen. Ja, un šo man vajag satvert, ja. Kad viņš runā, kad viņš ir pirmais un pēdējais, alef un tau. Un interesanti vārds no memburts, ja? Ar memburts sākās vārds moah. Moah nozīmē smadzenes. Smadzenes. Tātad viss sākās ar galvu. Ja? Ja ir galvā, mēs uzņemam tagad domās vārdu. Ja? Vārds nepaliek tikai galvā. Vārdam jāiet iekšējies sirdī, tavā garā. Tur viņam jātiek pārstrādāt, kā kompjūteru ielāda informācija, un kompjūteru čik apstrādā viņa. Tā arī tevi. Un tad viņš izmet ārā šo informāciju. Ja? Tad jau tu runā šo vārdu. Ja? Un tu runā nevis no tā, ka tu zini tikai saprāt, bet tu runā no tā, kas tev iekšā deg tas vārds. Amen. Viņš deg ar spēku, viņš deg ar liesmām, viņš deg ar to mīlestību, kas tavā sirdī, ka tu runā to uz demoniem, protams, es tur nežēlovies, ja? Es runāju vārdu tieši kā zobene, uz cilvēkiem es runāju, cilvēki uzņem vārdu. Mēs bijām tur, es rep centrā Lietuvā, un tur tikai vārds, ja? Slavēšana bija. Mēs bijām no Dobels, no Saules, ja? Arī bija slavēšana. Cilvēks sēž, klausās. Un Dievu klātbūtne, mēs bijām ārā tajā lauku tāds vietur bija, lauku mājas, un tajā vietā. Un debes valstī bija klāt. Un neviens negrib iet aiz projām. Tādēļ, ka tā ir šī teritorija, kurā mēs aktivizējam caur slavēšanu un caur liecībām un caur Dieva pasludināšanu īsi. Ja? Šī teritorija pārvēršana par Dieva teritoriju. Un tie cilvēki, kas tur ir nonākuši, būdam krīzēs, būdam galīgi jau pamest visu, ja, no dubļiem pacelt, ja, viņi klausās, viņi kāds raud, ka kaut kas notiek tās, ko ne mēs to darām, ja, bet tas kungs to dara. Savu pareizo sirds stāvokli attieksmi pret savu kungu un radītāju, savu pestītiešu un mesiju un attieksmi pareizi pret cilvēkiem. Tātad viņš ir sākums un gals, viņš ir pirmais un pēdējais. Un tad mēģināsim tagad mazlietiņa ieskatīties tādā ebrejiskā skatījumā uz jau zināmām lietām. Kaut gan šis arī bija ebrejas bībeles skatījums, kas runāja.
kas man var atbildēt, vai zinu, ka atbildēm būs visiem zinām, kas bija sākumā? Vista vai ola? Vista. Ola. Vista. Aha. Kāpēc vista? Nē, Tur arī pasauli priekš. Tur visas saliktos, tad papavarīšu. Putnas priekš. Ne pa priekšu Ok, skaidrs. Tātad mūsu domāšana, kas balstās Bībelē, ja? Bībelē balstās, ja? Ir tā, ka Dievs iesākumā radīja dzīvnieks, un tas dzīvnieks izdēja tad olu, tikai es nezinu, kas to visu apaugoja, tad viņš kā tikai droši nepateicis. Bet, katrā ziņā, tas jautājums ir interesants, ja? Bet ebreji gudrie, viņi saka otrādi. Viņi saka, iesākumā bija ola. Kā to saprast? Kad Bībelē teikt, iesākumā bija dzīvnieks, ja? Bet iesākumā bija ola. Tas ir dziļāk. Paskatāmies pirmajā grāmatā, pirmajā nodaļā. Pirmais pāns, pirmais vārds. Ebreju valodā, Berešit, iesākumā. 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 Pirmais vārds, pirmā mūs, pirmā nodaļa, pirmais pāns. Ja? Iesākumā Elohims radīja debesu zemē. Berešit. Vārds Berešit iesākumā. Iesākumā Elohims radīja iesākumā. Un vārdā iesākumā ebreju valodā pirmie 3 burti, pirmie 4 burti mēs lasām, jā? Pirmie 4 burti vārdi Berešit ir tā Baroš. Baroš nozīmē galvā. Iesākumā Elohims radīja galvā. Tātad iesākumā viņš neradīja dzīvnieku materiālā formatā. Iesākumā viņš rada galvā projektu. Un vārdā Berešit vēl var atrast Rešit vārdu. Tas ir plāns vai projekts, kas top sākumā Dieva galvā. Ja namu būvē, tad tagad tu nevar uzbūvēt namu bez arhitekta plāna, bez akcepta. Ja? Tu nevar. Jābūt plānām. Ja, un tāpat tas arī ir plāns, bija, un šodien arī ir, kas ir Tora, kas ir šajā 5 mūsu grāmatās, ja, kur ir viss universa rasējums iekšā. Un tādēļ, ka to mēs lasām arī neizprotot visu. Tas ir materiāls, ja, kas šeit sāk darboties galvā un ietekmē galvu, jo viņš rada sākumā galvā. Ja, un galvā tātad to projekts. Ja. Un šī gadījumā, ka viņš sākumā rada, viņš rada lielu, kā ebreji māc, olu, lielu teritoriju, ko saucam Makom, jā. Un šajā teritorijā viņš ieliek iekšā, protams, eņģeli, sākumā rada galaktika eņģeli, portāli dažādi, jā, tālākais un tā tālāk. Tātad iesākumā tā izpratā bija ola. Un pēc tam, kad jau ir šī planēta radīta, tad viņš rada jau pēc tam projekta, kādu putna atsevišķi, kāds viņš paredzēja, zvēru, zivis, ja, un beigās cilvēku, kā noslēdzošo šī projekta, radīšanas projekta šo būtni, ja, kas ir cilvēks, kuram viss ir pakļauts, kuram ir uzdevums ietekmēt šo lielo olu, visu universu, ne tikai šo planētu. Ja. Redziet, un šeit jau dziļāks skatījums ir. Dievs rada sākumā galvā, rada lielu olu. Ja. Tā var vienkāršot. Ja. 5. mūsu grāmatā mēs lasām 28. nodaļā, 13. pantā. Un te rakstīts tā. Tas runāts ir sākotnēji uz Izraēlu, ja. Uz Dievu tautu, kas ir veidojusies no Abrahama sēklas. Ja. Uz Dievu tautu. Un te ir tā, tas kungs tevi noliks par galvu un ne par asti. Un tu būsi aizvien augšā un ne apakšā, ne lejā. Ja? Jo, ja tu klausies tā kunga sava Dieva baušļiem pildīsies. Tātad, tas, ko Ješua teica tagad, ja? Tas tā grāmata, kad es esmu pirmais alef, ja? Un pēdējais tavu, kad es esmu sākums, Aleluja. Augšā un apakšā. Ja? Tas ar šo saskanu. Jo viņš māca saviem mācekļiem ebrejiem, ja? Kuri
kuriem ir dota Tora, un kuriem šī Tora jāiepazīst, jāiet dziļākajā izpratnes līmenī. Un šī mācība jānes savai tautai vecajiem. Un tālāk šī mācība jānes citām tautām. Un tālāk jau šodien caur Mesiju, kas nāk caur jūdiem, caur ebrejiem, šī vēsts, Toras vēsts, ja, kas tur iekšā, šīs atslēgas, ja, tās ir jānes tālāk tautām. Viņš nav jāsimplicē, nav jānovienkāršo, bet viņš ir jāpadara saprotams. Viņš ir jāievēd iekšā tajā formātā, kā domā Dievs. Jūs teicat, manējās domas nav jūsējās. Tātad viņa domāšana nav tāda, kā mēs savā starpā komunicējam. Viņa domāšana savādāk ir. Mēs domājam tā, kā domā latvieši šeit, ja. Cits domā, kur varbūt kādā Āfrikā vai Ķīnā, viņiem cita mentalitāte, viņi savādāk domā. Es varu visiem saprasties, kad es Jeruzalmē, ka tur ir no daudzām nācijām, no daudzām rasēm arī. Mēs saprotamies, ja. Bet mēs saprotamies citā līmenī, ne tajā nacionālā, ja, tikai, ja. Un ja man iekšā deg, es atceros, ka bijām tajā Karmēla galvenā, kur praviet nāsas uguns, ja, tur zem tām olīvu kokiem tu lūdzāt tā grupīs neģeri, ja, un mēs tur ar vienu no Eiropas, ja, lūdzamies mēlēs, man es uguns deg, ja, a tu tā lūdzās, šeit uguns deg, pilnīgi reāls uguns nāk, ja, un sāk no tiem olīvu koku tu pastātojam, nāk tāda neģeri, ķīnieši, pievienos mums klāt, ja. Tātad vienam atvēr, viņam arī bija vaļā, bet šeit atvērās kaut kas tāds, ka tas uguns pieviel klāt viņus, ja. Kāpēc, ja? Tāpēc, ka man ir zināms, ka tam arī ir zināms, tas, ko mēs darām šeit. Mēs zinām, ka viņš ir pirmais un pēdējais un dzīvē. Mēs zinām, ka Elija, viņš lūdzās, ja, un uguns izlīja. Amen. Un mēs arī šeit ugunē esam iekšā. Tātad pirmais, un tu būsi galva un nevis aste. Tev tu būsi tas, kas saprot, no kā viss ir radies, ja. Šodien mēs skatāmies Dievvārdā. Skatāmies 1. Mūzes 22. nodaļa, 9. pants, ja, kur Dievs uzrunā Abrahamu, un viņš saka, iepriekš es tur paskatu, un Dievs saka, paņem savu dēlu, Īzaku, ja, un ved uz Morijas kalnu, un tur upurē viņu man. Tātad nogalina savu dēlu, kuru viņš Dievs devis, ja. Un Abrahams, viņš neprotestē, viņš nesaka Dievs novērst to. Viņš izdara tā, kā to saka tas kungs. Viņš paņem Ēzeli, tā laika labāko transportu, kas bija tajā akmeņānā, kalnānā vidē derīgs, ja. Tagad ir labākie helikopteri, visur klāja militāri īpaši. Nu, bet tad viņš to paņēma. Viņš uzliek malku Ēzelim, ja, un viss, kas ir vajadzīgs, ja, un uz Morijas kalnu dodās, ja. Un tur, 9. panta rakstīt, viņš uzcēla altāri, sakārtoja malku un sasēja Īzaku. Tātad, protams, saprotam to, ka sasiet var to, kurš nepretojas, ja. Tur augšā krustā varēja piesist to, bet es stabā, kurš nepretojās. Tad šeit ir tā analoģija. Īzaks, ja, kurš uzticās tēvam, kurš zināja, ka tēvs dzird Dievu, un viņš nedarīs neko pretrunā. Šodien pasaulē vēl dumpības gars, ja. Viens par otru grib valdīt. Sievieti grib par vīrieši, vīrieši par sievietēm, bet viss hausā iet, ja. Tādēļ, ka nav šī pakārtotība tā, kā Dievs viss ir sākumā paredzējis. Ja? Nu, viņš sasiet Īzaku. Ja? Un sasiet Īzaku, tas ir ļoti dziļi, akēda to savs vārdu, ja? Ļoti dziļa izpratne. Mēs zinām, kas bija labā roka. Kas var pateikt? Žēlastības roka, ja? Ka ir labās roka. Bet labās rokas ir šo, ja? Un kas ir kreisā roka? Tā ir spēka roka, ja? Tātad, ja tu paņem, tu pa pakreiso bērnu var kreiso roku iesust, ja? Tātad tas ir pārmācība, nu pamācība, ja? Tātad spēka, žēlastības un spēka roka. Viņš ir pie labās rokas redzēts, Ješo, ja, ka Stefans redzēja, ka viņš pie tā labās rokas. Tātad žēlastība, ja? Žēlastība, akcents uz žēlastību vairāk, uz hesēda. Ja, un spēks, kas izpaužās kā sots, ja, viņš tagad tiek izbalansēts ar žēlastību.
Tā ir ļoti dziļa izpratne par to sasiem, tātad viņš neļaus to tam tālāk iet, lai tas sots nāk, lai tas gala rezultāts būtu nevis slikts, bet labs. Ja. Nu, un kad tas notiek, tad parādās eņģelis runāja, un viņš saka Abrahamam, eņģelis runāja, nevajag to darīt. Ja. Un Abrahams 13. pantā viņš redz, tur ēž krūmos riepinies auns. Tur ir auns riepinies. Un Abrahams ņem šo aunu un Īzaka vietā viņš šo aunu sasien, nogalina un viņš ir pienesis par upuri Dievam. Tātad auns ar ragiem. Auna ragi. Šofāri arī to ir saistīts, ja? Par tālākā pūs, ja? Auns ar ragiem. Un ļoti interesanti, ja? Kā ebreji, mēs arī būsim tieši laikā Izrēlā, kad sākās Roš Hašanā, vai ebreji jaunais gads. Roš ir galva, un Šanā ir gads. Ja? Roš Hašanā. Gada galva sākā. Gada galva. Šajā laikā ebreji, kas svin Roš Hašanā, tā kā to paredz Tora un tradīcija, viņiem uz galda ir auna galva. Jā, auns ir košais dzīvnieks, auna galva. Jā. Un mēs zinām, ka smadzenēs ir daudz fosfors. Jā. Tātad tas nozīmē simboliski arī, jā. Kad, ja tu ēdīsi šīs smadzenes tagad, jā, tev fiziski būs fosfors daudz tavā ķermenī. Un smadzenēm ir vajadzīga šī barība, ja? Lai tu vajag labāk domāt, lai tavu domāšana attīstās. Ja? Tas ir pirmais. Ja? Nu, un vēl viņi liek kādreiz un arī ēd zivs galvu. Ja? Un mēs padomāsim, ja, kad kristietība asociējas ar zivi tagad. Ja? Zinām, kad uz mašīnām, kur līmēm vai tā, zivi. Ja? Kas ir zivs? Ja? Zivs judaisma mistikā simbolizē Toras dziļumu, mācības dziļumu. Tori mācība, mācības dziļums. Mācība var būt virspusēji, mācība var būt vidēji dziļa un mācība var būt ļoti dziļa. Kura ir 5. Mūzus 29. nodaļā, 29. pantā, 5. Mūzus 29. Ja, ir rakstīts, ka noslēptās lietas pieder tam kungam, bet atklātās lietas pieder mums, tas ir ebrejiem un mūsu bērniem, mūžīgi pildīt visu šo bauslības vai Toras vārdus. Ja. Tātad Tora baus nekad nenoveco, tādēļ, ka tā ir dota uz mūžīgiem laikiem, no paudz uz paudz, atkārtot to pašu, ko darīs sākumā. Kad vecais saņēma šo, kad mūs saņēma to, un vecai gāja šo mācīt pie savus daudz pie bērniem un pieaugušajiem, ja, un viņiem dzima bērni. Un viņi atkal mācīja to pašu, ja, iedziļināties iekšā mācībā, Torā, lai sastaptos ar to dziļumā esošo mesiju, ar viņa gaismu, kurā iegāja Mūzus, kad viņš tajā melnajā mākonī iegāja. Un viņš iznāca ar spīdošu un spošu. Ja. Redziet, cik dziļas lietas, tātad apslēptā, noslēptās lietas, tās pieder tam kungam, tas vārds nistār, ja, tas ir apslēpts. Un niglē ir atklāts. Ja. Tātad es varu izlasīt šo vārdu šeit. Ja. Es lasu tulkojumu, es varu lasīt oriģinālā. Es viņu varu ar acīm redzēt. Bet šī redzamā vārda, ja, ir kaut kas tāds, ko mans acis neuztver. Ja. Un tādēļ ir Ješua, kad viņš runāja uz tiem rakstu mācītājiem, kas mācīja citus, viņš teica, jūs neredzat, jūs esat tā, ka jūs mācat, bet jūs redzat virspusējo. Jūs runājat to, kas jūsu prātu vairāk izskaidrams. Ja? Bet viņš teica, ka jūs mācat citu un paši neiet iekšā citiem lietas. Tātad ieiet iekšā tajā apslēptajā, tajā nistār apslēptajā, dziļumā ieiet. Jo Mesija Kristus, viņš nav tāds mūsu ārēja kaut kāds priekšstats. Ja? Viņš ir noslēpums,
kur ir vairākās vietās ir rakstīts, ja, piemēram, Kolosieši 4.3, ja, ir teikts, Mesijas noslēpums, Kristus noslēpums. Viņš ir noslēpums. Viņš ir tas, ko mēs nevaram saprast. Ja mēs viņu simplizē vienkārši, tad tas nav viņš, ja. Ja kādreiz tavu ticību nostrādā, tad tā ticība nostrādā, tu sauc viņu tādu, kā tu viņu pazīsti šajā vidē dzīvot, ja? Bet ja tu pazīsti viņu tādu, kāds viņš ir, ja? Tu saņem sevis tikai epizodus pēc ilgām lūkšanām, bet tu vari vienā brīdī saņemt. Tev nav jābūt laikam, taimam, kaut kādām mēnešiem vai pusgadiem, ja? Vienā brīdī, kad tas pielēc, ja? Tad tev tā uguns ienāk iekšā, un tad tas viss notiek. Ticībā lūgstais un ticība no šī vārda rodas. Noslēpumā šo ieved iekšā. Efeziešu vēstures 6. nodaļa 19. panta, Efeziešu 6.19 ir runāts evaņģēlija noslēpums. Atkal, kā saka, man jāsludina evaņģēlijs, ja? Un to pārējuši atmer. Bet pirmais evaņģēlijs jau ir pirmajā Mūzes grāmatā 3. nodaļā, kur ir teiks, ka viņš, kas no sievas piedzim čūska, samīs galvu, čūska iekūdīt papēdī, bet viņš ir galvu samī. Viņa dūms, kas nāk no čūskas galvas, nenāks iekšā manā galvā. Tu būsi galva un ne aste, bija Izraels un teikt. Tu būsi arī galva un ne aste. Tev nebūs jāmācās no astes, jo pie astes tur nelabs smaka ir. No tā nevajag baroties. Vajag baroties no tā, kas ir galvā, Dieva galvā. Tas ir dzīvais vārds, amen. Kas ir kā salds mājuši, ko mēs uzņemam sevī. Jā, nu, šinī tagad mēs ieskatāmies dziļāk, ja, kad ir noslēpums, apslēptai. Un to ir jādabū ārā. Un kad tu to esi dabūjis ārā, tad viņš arī caur tevi nāk ārā. Nevienmēr man jāizskaidro tik, kā es šodien skaidroju, jo mūs klausās ar internetā, ja, mēs mācām cilvēkus to saprast. Ja. Tas ir svarīgi mācīt. Ja. Bet, ja mēs aizbraucam vidē, kur nevar saprast, kur smadzenes šūns ir sabojis ar alkoholu vai narkotikam, ja, tur ir vajadzīgs tas rezultāts, tas produkts tevī, ka tevī vaļā tas dziļākais, tas noslēpums vaļā tevi. Tu pazīsti īsto Mesiju. Un tas ietekmē, ka cilvēki uzreiz saprot, tas mums ir pietrūks, tas bērnībā nav iedots, ja? Tas viss ir mūsu sarežģīts dzīvi, tas ir radījis kādu liecinājumu pašnāvības domas, ja? Viņš nav pieņēmis bērnībā bijis, ja? Māte nav par šo cilvēku rūpējusies, ja? Viņš ir bijis nospiests, represēts, ja? Viņa pašvērtība bijis līdzīgi 2 nulēm. Un tad bija jānāk tam kungam, kas atvēra vaļā. Un viņš tagad slavē to kungu, slavē Dievu. Un viņa pašvērtība ir tāda, kā Dievā viņam ir šī identitāte. Redziet, un šis ir dzīves skatījums. Ja? Ja šo teica Mateja 13. nodaļa 35. pants, Mateja 13.35, kad viņš citē pravieti Jesaja, es atdarīšu savu muti līdzībās, es runāšu lietas, kas apslēpts no pasaules radīšanas iesākuma. Tad es runāšu līdzībās, lai jūsu domāšana mainās, lai jūsu uztver mainās, lai jūs vajag asociatīvā domāšana, jūs varat tālāk domāt. Ja? Jūs uztver pasaules savādāk nekā uztver agrāk. Ja? Turpatās tālāk 13. nodaļā 52. pantā 52 rakstīts rakstu par rakstu mācītājiem. Ja? Rakstu mācītāji, kas ir mācīti debesu valstībai, ir līdzīgi nama saimniekam vai nama kungam, kas izdod no saviem krājumiem jaunas un vecas lietas. Vecās nevar ignorēt. Reliģija mums jāatsakās, kas bloķē, ja? Bet senās atklāsums, ja? Mācies to, ko Dievs ir atklājis patriarkiem, ko Dievs ir ieveidojis patriarkos, Abrahama, Izaka, Jākabā, ko Dievs savu praviešiem ir runājis, ko viņš atklājis. Mācies to, kā sākumā bija kristietībā, kas nebija tāda ārišķīga rituāla ticība, bet viņi bija introverti, viņi iekšēji ieskaties sevi, viņi Mesijas sevi meklēja, un mācies šo iepazīt. Ja? Nu, un Ješua viņš reiz sacīja, kad viņam teica, ka jāmaksā, vai viņš maksā nodokļus, tad viņš teica, klausies, zini, viņš neatbild tieši. Viņš saka, aizvei tur uz jūru, iemet makšķeri, un tu izvilksi zivi. Un tad paraucies šī zivs vēderā, un tu atradīsi tur stateri.
Jā, un tad aizies samaksā Kas tā prasa? par manu nodokļus. Es tagad tev nepateikšu, tas